Esiet sveicināti, cienījamie florbola līdzjūtēji. Pieslēdzamies mēs Lielvārdes sporta centram, kurš šovakar tiks aizdīta Latvijas-Igaunijas līgas spēle starp Kocānu Rubeni un Lielvārdu Fatpai. Zilberts ar bumbiņu. Zilberts izdara metienu un labi atvēra kārtiņš to. Savukārt tā Jogevas komandai ir 10 un 6. vieta. Kā 4 komandas iekļūst izslēgšanas spēlēs uz šo te Final Four. Te neizdodas kārtiem fiksēt bumbu, un te bumbiņi ir vārtos 1-0. Kocānu Rubeni izvirzās vadībā šajā spēlē, un avots atklāja šīs spēles rezultātu, kad nospēlētas 8 minūtes. No vārtu priekšas labs metiens Rihardam Avotam, un tas viņam ir 3. vārtu gūmas Latvijas-Igaunijas līgā. Šī viņam ir 6. spēle tikai. Savins. Labi, Savins tiek uz priekšu tur. Un vārtī. Lielvārdas komanda izlīdzina rezultātu šajā spēlē. Rezultāts kļūst 1-1. Ļoti skaista saspēle no lielvārdiešu komandas puses. Un skaisti. Šeit vārtus gūst Toms Emīls Jākapsons. Blumfelds neiziet šī piespēle, kā gribētos, par Oskaram Tūtānam. Un šeit tagad Matisons viens pats un tieši met virsū kārkliņam. Vairāk pretinieki var sakristā Lielvārdei play-offā, un atcerēsimies pagājušās sezonas stāstu, ka lielvārdieši pabeidz 7. vietā un kļuva par čempioniem. Un lūkā ir piešķirts bullītis uz Rubenes komandas vārtiem. Un neizdodās skaisti. Likās jau, ka tūlīt tās taisīs šo slaveno Zorro triku, ko esam redzējuši daudzās florbola spēlēs pēdējā laikā. Sāks lielvārdieši jaunu uzbrukumu no savas aizsardzības zonas. Izspēl Tūtānam. Tūtāns spēcīgi met. Un vēl šeit sāko metiens, bet tas lido jau pāri vārtiem. Izvēlējās šeit izdarīt. Mēs pietuvosimies šim vēsturiskajam Final Four, tātad, kas pirmo reizi tiks aizdīts Latvijas-Igaunijas līgā. Atcerēsimies šajā te Covid sezonā, 2021. gada sezonā. Un šeit 2-1. Lielvārdas komanda izvirzās vadībā pirmo reizi šajā spēlē, un vārtus gūst jaunais florbolists Andrijs Pavlovs. Andrijam Pavlovam tas ir 3. vārtu gūms šajā sezonā Latvijas-Igaunijas līgā, kad bija tāda pusfināla viena spēle, un nākamajā dienā jau sekoja tāda bronzas spēle, un pēc tam arī zelta spēle. Un jā, bija bez skatītājiem šīs te izšķirošās 4 spēles. Un šeit bumbiņi ir vārtos 2-2, negaidīts tāds uzgājiens no brīvoļu puses. Un viņš gūst vārtus panākot 2-2, jā, tas, ko minēja. Kā saka, goda lieta, ka mājās uzvarēt turnīru. Atcerēsimies pirms 2 gadiem maijā Kocānos arī tika šāds fināls aizdīts, un Somi bija pārāka rezultāti 5-4, bet tagad Ingars Matisons izvirza vadībā Kocānu Rubeni un panāk 3-2 par labu savai komandai. Tādējādi izmantot šīs te skaitliskais vairākums tagad Kocānu Rubenes komandai. 13. vārtu gūms Latvijas-Igaunijas līgā, tas ir Matisonam, 20. rezultāts punkts. Ļoti pacietīgi skaisti nospēlē. Tūtāns neiziet šī piespēle kā gribētos. Var steigts priekš Bitmans spēcīgi šeit. Ingars Matisons varēja gūt savus otros vārtus. Zilberts. Kļūdās, un Tūtāns izdara metienu. Atvērt ar Knoks. Jā, atcerēsimies, ļoti līdzīgā situācijā guva tātad savus otros vārtus lielvārdieši, kas izcēlās Andrijs Pavlovs, bet tagad labs moments un bumbiņi ir vārtos. 4-2 panākā Rubene šajā spēlē. Un vārtus gūst Artis Matijs Fogels. Fogelam 2. vārtu gūms šajā spēlē. 3. rezultāts punkts. Kā jaunie florbolisti šodien izceļās ar vārtu gūmiem, un tas arī tas, ko atzīmēja abu komandu treneri, ka atvērt vēl Laura Gnoka vārtus, 2 tas jau ir izdevies. Pēdējās sekundes vai sekos vēl pēdējais metiens. Tā arī notiek, un visu redz Knoks un atvaira. Met tālāk bumbiņu. Cita skaistu uzvaru pārliecinošu. Kā būs, skatīsimies, bet mums atlicis noskaidrot, kas tad šodien šeit izcīnīs uzvaru Lielvārdas sporta centrā, un šeit labi iespēja lielvārdiešiem metiens lido garām vārtiem. Bumbiņi atkal pie Rubenes, var nostāties. 50 sekundes aizdīt sev vairākumā. Nostājās Rubene tagad. Lielvārdas aizsardzības zonā šeit spēcīgs metiens Matisona izpildījumā. Tas lido pāri vārtiem. Skaisti tur atrada Matisonu. Atgūst bumbiņu Rubene. Var doties uz priekšu šeit Petersons un kārtiņš atvaira. Piespēlē Savinām. Savins.
Savins spēcīgs metiens garām vārtiem. Vēl viens metiens garām vārtiem tagad met Oskars Tūtāns. Pusminūte paliek. Augsts spēle lielvārdiešu. Rubens aizsardzības zonā. Redzēsim, vai izdosies kaut kas. Vārti! Bumbiņi ir vārtos! 3-4 panāk šajā spēlē Fricons. Ralfs Fricons ir vārtu autors. Un 3-4, kad vēl jāspēl 22 sekundes. Vai mēs varam sagaidīt kādu intrigu? Kas zina, vērosim tagad pēdējos momentus. Ralfs Fricons, Čekavas florbola audzēknis, ir vārtu autors. Kas par spēli Latvijas-Igaunijas līgas spēlē starp Kocānu, Rubenu un Lielvārdu Fatpaivi? Beigās Lielvārdu izcīna uzvaru, rezultātu 4-3.